Sveicināti šajā lekciju ciklā, kāpēc attiecībās atkārtojas tās pašas reakcijas un scenāriji, pat ja mēs ar prātu saprotam, ka tā nevajadzētu reaģēt, vai mēs vēlamies citādāk, vēlamies pārmaiņas, bet tik un tā ķermenis, nervu sistēma automātiski reaģē pa vecam, un tas autopilots ir spēcīgāks nekā tas, ko mēs ar apzināto prātu saprotam, kā vajadzētu. Un mēs tātad šo 3 dienu laikā, šodien, rīt un parīt, visas dienas mēs tiekamies 10:00 un būs arī, protams, pieejami ieraksti. Un mēs tātad šo 3 dienu laikā runāsim par piesaistu un attiecībām, jo absolūti lielākajai daļai attiecību sarežģījumu, konfliktu, jebkādas reakcijas un jebkāda scenārija, kas atkārtojās vai kas atkārtojās tavās attiecībās ar otru pusīti, vai tu tikai meklē otru pusīti un atkal, sākot veidot attiecības ar kādiem cilvēkiem. Visu laiku atkārtojās tie paši scenāriji, varbūt piesaist emocionāli nepieejamus cilvēkus un tā tālāk. Tā kā absolūti lielākajā daļā šo situāciju pašā pamatā, jā, tā problēma ir nedroša piesaiste, šī agrīnie piesaistes ievainojumi, kas veidojušies pašās mūsu agrīnākajās piesaistes attiecībās ar mūsu primārajām piesaistes personām agrīnā bērnībā. Jo šīs mūsu agrīnās piesaistes pieredzes veido pamatu tam, kā mēs uztveram attiecības vēlāk dzīvē, kādus partnerus mēs izvēlamies, kā mēs jūtamies un kā mēs rēģējam attiecībās. Un mēs tātad vēlamies mācīties veidot drošāku piesaisti, lai mēs varētu gūt piepildošākas un harmoniskākas attiecības. Patiesībā tādas īsteni piepildošas un harmoniskas attiecības nemaz tā īsti nav iespējams, ja mums ir izteikts kāds no nedrošajiem piesaistes veidiem - trauksmaina, izvairīga, dezorganizēta. Un tikai tad, kad mēs varam veidot drošāku piesaisti, attīstīt drošāku piesaisti, kas ir iespējams jebkurā vecumā. Tikai tad mēs tā pa īstam varēsim gūt tādas piepildošas, harmoniskas attiecības, kādas mēs vēlamies un pēc kā mēs tiecamies. Jo jā, šī nedrošā piesaiste un agrīnie piesaistes ievainojumi, tas nav tikai viens no iemesliem, kāpēc mēs pieredzam sarežģījumus attiecībās, ko mēs pieredzam, tās pašas reakcijas un scenārijas, bet tas tiešām ir tāds pamata saknes iemesls. Un tieši par to mēs arī šodien runāsim, un arī nākamajās dienās. Šodien mēs mēģināsim labāk saprast, kāpēc tas tā notiek, kā tad strādā mūsu nervu sistēma, kas ir šie piesaistes ievainojumi, un kāpēc mēs rēģējam tādā autopilotā. Un tad rītdien mēs vairāk arī mēģināsim saprast šos dažādos piesaistes stilus, piesaistes stratēģijas, un saprast arī, kā tas nav kaut kāds defekts vai rakstura vājums vai trūkums vai gribas spēka trūkums, bet paraudzīties uz to vairāk kā tādu aizsardzības stratēģiju, kam savulaik, kad tā aizsardzības stratēģija ir veidojusies, tā ir bijusi savu funkciju. Kad mēs to saprotam, labāk mēs arī attiecīgi ar to varam strādāt, lai to mainītu. Ja? Jo, kad mēs varam paraudzīties ar zinkārību un pieņemšanu attiecībā uz kaut ko, ja, tad arī ir iespējamākas pārmaiņas. Tad mēs arī tiešām arī labāk varam mācīties un mainīt kaut ko turpretīm, kad mēs attiecamies pret sevi un kādām savām reakcijām un aizsardzības stratēģijām ar kritizēšanu, nepatiku, dusmošanos ar sevi, tad ir ļoti grūti kaut ko izmainīt. Nu tā. Un tad visbeidzot trešajā dienā tad mēs vairāk mēģināsim saprast, kā tad īsti praktiski mēs varam pārtrenēt savu nervu sistēmu un smadzenes, lai veidotu drošu piesaisti, jebkurā vecumā. Pat ja mums ir veidojusies jau pavisam agrīni izteikti nedroša piesaiste. Un arī trešajā dienā noslēgumā, jā, šīs abas pirmās dienas mēs aptuveni stundiņu runāsimies un arī darbosimies ar kādām praksēm, un tad trešajā dienā mēs aptuveni kādu pusotru stundiņu, jo tad mēs paņemsim kādu pusstundiņu papildus, es arī atbildēšu uz jūsu jautājumiem trešās dienas noslēgumā. Un, jā, un šodien mēs tātad iesāksim
lai mēģinātu saprast, kāpēc tad tā notiekās, mēģināt saprast šo piesaistes ievainojumus, kā tie ir veidojušies agrīni, kā strādā mūsu nervu sistēma. Bet pirms mēs to darīsim, tad uztaisīsim nelielu ievada sazemēšanās somatisko praksi. Tā es tūlīt noslēgšu ekrānu. Tā, lai jūs varat labāk mani redzēt. Tā. Un es redzu, ka jūs rakstat čatiņā. Sveiki, sveiki, labrīt, jā. Sveiki visiem, kur vēl tikai pievienojušies. Dzirdam, redzam, jā, brīnišķīgi, paldies. Nu tā. Labi, tad es aicināšu tevi apsēsties tā, ka tu vari sajust kāju pēdas kontaktā ar grīdu. Un arī, jā, tev ir pieejama krāsa atsbaltne, kas ir daudz maz taisna, ja tas nav tāds dīvains, kur tev pavisam jāatliecās atpakaļ. Ja tev ir pieejama krāsa atsbaltne, kas ir daudz maz taisna, tad arī atbalsta muguru. Kontaktā ar krāsa atsbaltni. Un vērs savu iekšējo uzmanību apzināti, lai sajustu tās kontakta vietas, kur tavas kāju pēdas ir saskarē ar grīdu. Vai caur zeķēm, vai čībām, vai plikas pēdas. Bet, jā, apzināti sajūta tās kontakta vietas, kur pēdas ir saskarē ar grīdu. Un apzināti arī sajūti tās kontakta vietas, kur ķermenis ir kontaktā ar krēsla virsmu, kur kāju augšējās daļas un sēžas vieta ir kontaktā ar krēslu, krēsla virsmu. Un, ja tev ir pieejama arī krēsla atzveltne, tad arī sajūta tās saskaras vietas, kur mugura saskarās ar krēsla atzveltni. Un turpinot sajust šīs kontakta vietas, kur pēdas saskarās ar grīdu un kur sēžas vieta un mugura ir kontaktā ar krēslu, tad es aicināšu tevi arī veikt 3 ieelpas caur degunu un garākas izelpas caur muti. Un koncentrējies tieši uz izelpu pagarināšanu. Ielpa pati atnāks, tik ļoti nedomā par ielpu. Ielpa pati atnāks, bet vairāk koncentrējies uz izelpu un tās pagarināšanu. Un pamani, vai tev ir iespējams ļauties drusciņu vairāk, kaut vai par pāris procentiņiem vairāk, krēsls notur un atbalsta tevi. Ka drusciņu mazāk tev ir vajadzīgs pašam sevi noturēt šobrīd, bet tu arī ļauties, ka krēsls notur un atbalsta tevi. Un iespējams, tu līdz ar to sajūti, ka ķermenis atslābinās kaut drusciņu vairāk, un tu esi mazāk saspringts.
Un tad mēs arī pāriesim pie šodienas temata. Tā. Tātad, kāpēc es atkal nonāku tajā pašā scenārijā? Un vispirms drusciņi par mani. Mani sauc tātad Laina Kalēja, esmu somatiskās traumaterapijas speciāliste. Somatika nozīmē darbs ar nervu sistēmu, ar ķermeni, ar nervu sistēmu, kas līdz ar to ir citādāk nekā tradicionālā psiholoģija vai psihoterapija. Jo, jā, somatika, tātad darbs ar nervu sistēmu nozīmē vairāk darbs ar sajūtām, kā ķermenis kaut ko pieredz, nevis par ko es domāju par kaut ko, bet kas notiek manā ķermenī sajūtu ziņā, kā es to pieredzu. Jā. Un es tātad palīdzu jūtīgiem cilvēkiem tikt galā ar trauksmi, dziedināt nedrošu piesaisti, izmainīt neveselīgus patērnus un atgūt iekšējo mieru sevi un harmoniju attiecībās. Es esmu mācījusies, apguvis tādu pasaulē atzītu somatiskās traumaterapijas speciālistu kā Gabors Matē, Pīters Lavīns, Diana Pūl-Heller metodes. Un tās attiecīgi pielietoju savā darbā ar klientiem un arī grupu programmās, ko es vadu. Un tā kā mana pārliecība ir, ka, jā, lai cilvēks varētu būt labs terapeits vai labs treneris, šim cilvēkam pašam ir jāstrādā ar sevi, ar saviem patērniem. Un jā, es arī praktiski, tīpaši izmantojot šīs somatiskās traumaterapijas metodes, esmu strādājusi ar sevi, gan ar dažādiem somatiskajiem terapeitiem, gan arī pat pielietojot somatiskās metodes, ko es mācu klientiem. Un tā skaitā es arī esmu daudz strādājusi ar savas nedrošās piesaistes cietināšanu, lai attīstītu drošāku piesaisti. Mans dominējošais piesaistes stils savulaik bija ļoti izteikti trauksmaina piesaiste. Um, Jā, mana trauksmēnā piesaiste savulaik izpaudās tik ļoti spēcīgi, ka kādās no pirmajām attiecībām es varēju burtiski sataisīt scēnu tikai tad, ja otrs paskatījās ne tā, vai neatbildēja man pietiekoši silti, vai neatbildēja pietiekoši ātri, tā kā es sagaidīju. Jā, tas manī jau cēla trauksmes līmeni, ka es neesmu gan laba, es neesmu svarīga un tā tālāk šie pamatsaknes ievainojumi, kas ir cilvēkiem ar trauksmēnu piesaisti. Un es arī esmu piedzīvojusi to, kā šis dominējošais piesaistes stils var pamainīties atkarībā no tā, ar kādu cilvēku mēs esam attiecībās. Un, jā, un cilvēki, kad es jau drusciņā jau biju sāku strādāt ar savu trauksmēno piesaisti, to laikam man nebija vēl pieejamas somatiskās metodas, tā kā vēlāk tās kļuva pieejamas. Man druskuļi jau to biju apzinājusies un sāku strādāt ar to. Tad citās attiecībās savukārt novēroju dinamiku, kad ja otram cilvēkam izpaudās vai nu, drošāks piesaistes stils vai arī trauksmēns piesaistes stils, tad mans dominējošais piesaistes stils mēdz pārmesties uz izvairīgo piesaisti, kas izpaudās tā, ka ja otrs izrādīja. Jā, tāda patiesu interesi, vēlme pēc tuvības, tad man izpaudās šī vēlme attālināties, ko es pat tā nesapratu, kāpēc. Bet mans prāts, jā, šis mans neapzinātais prāts, atrada visdažādākos iemeslus, kāpēc tas cilvēks nav gana labs, kāpēc tas cilvēks ir garlaicīgs, kāpēc un tā tālāk. Jā. Uh, un mana nervu sistēma, tā informācija, ko man nervu sistēma glabāja, bija, ka tas nav pazīstami, tas nav droši, ka otrs cilvēks izrāda patiesu interesi, ka otrs cilvēks vēlas būt kopā ar mani, jo tas pazīstamais manai nervu sistēmai bija šis trauksmes patērns, ka man ir jātiek, ka es esmu tā, kurai jātiecās pēc tuvības, pēc otra, ka es esmu tā, kurai jābūt vairāk ieinteresētai otrā, un man bija vairāk pazīstama šī emocionālā nepieejamība. Jā. Kas tā tad ir? Ir īpaši izteikti cilvēkam ar trauksmēnu piesaisti šī emocionālā nepieejamība, kas ir bijusi pazīstama no bērnības pieredzēm un tālāk, ko nervu sistēma replicē attiecībās ar
Citiem cilvēkiem tā kā tā emocionāla nepieejamība manai nervu sistēmai bija pazīstama, tad tas bija tas, kur ar tiem cilvēkiem, kur bija vairāk emocionāli nepieejami, tas ir tas, kurus pieredzēja to aizrautību, to interesi, to vēlmu būt kopā ar otru cilvēku, jā, tos taurentiņus vēderā, un kur otrs cilvēks bija emocionāli pieejams pretīm, to man nervu sistēma, lai cik tas paradoxāli neizklausītos, to man nervu sistēma uztver kā nedrošu. Kaut kas nav kārtībā, ja tas nav pazīstams, ka otrs cilvēks var būt tā emocionāli pieejams un patiesi ieinteresēts manī, un man nervu sistēma nobloķēja to. Un es atradu veidus, atradu iemeslus, kāpēc tas otrs cilvēks nav gana labs un kāpēc es nevēlos tās attiecības, jo manai nervu sistēmai tas nebija pazīstams. Nu tā, tas drusciņi padaloties no manas pieredzes, citās dienās padalīšos ar vēl kaut ko no savas pieredzes. Bet jā, tad dodamies pie mūsu šīs dienas temata, un tā kā mēs šīs 3 dienas runājam par piesaistu un piesaistes ievainojumiem, ko, kā es minēju, tas ir pats saknes iemesls, kāpēc mēs pieredzam tās pašas reakcijas un scenārijas attiecībās, ko mēs pieredzam, tad vispirms mēģināsim saprast šīs definīcijas, kas tad īsti ir piesaiste, kas ir piesaistes ievainojumi. Un piesaiste tā tad ir dziļi bioloģiski ieprogrammēta vajadzība pēc emocionālās saiknes ar citiem. Ja, šī vajadzība pēc emocionālās saiknes ar citiem ir ikvienam cilvēkam. Jā, pat cilvēks, kuram ir izvairīgākā piesaiste, kāda vien ir iespējama, jā, arī tam cilvēkam dziļi saknē ir šī vēlme pēc tuvības, pēc emocionālās saiknes ar citiem, pat ja tā ir apspiesta un nobloķēta. Un šī vajadzība pēc piesaistes, pēc emocionālās saiknes un tuvības ar otru, tā veidojās jau no mūsu pirmajām dzīves dienām. Vispirmām kārtām tā veidojās attiecībās starp bērnu un galveno aprūpētāju. Un tas veids, kā šī agrīnā saikne veidojās, kļūst par tādu tā kā nervu sistēmas iekšējo karti. Jā, ko nervu sistēma, ja mūsu neapzinātais prāts izmanto tālāk dzīvē, pēc kuras tiek veidotas attiecības. Jā. Tā karte, tā nervu sistēmas iekšējā karte tad glabā informāciju par to, ko nozīmē mīlestība, ko nozīmē tuvība, vai tā ir droša, vai tā ir nedroša, ko nozīmē paust vajadzības un emocijas, vai tas ir droši, ja tas ir nedroši. Vai tas nozīmē atsaucību, vai tas nozīmē atraidījumu, ko man ir vajadzīgs darīt, lai es saglabātu saikni ar otru, ja? Un tā tālāk. Ja? Kāds, kāds cilvēks būtu mans tas īstais cilvēks, es lieku pēdiņās, jo atkal tā informācija var būt kļūdaina un balstīties šajās neveselīgajās, traumatiskajās, emocionāli traumatizējošajās bērnības pieredzēs. Bet jā, lai vai kāda tā informācija ir ierakstījusies agrīno piesaistes pieredžu ietekmē, tā ir tā karte, ko nervu sistēma tālāk izmanto, lai vadītos, kā man būt un kā man veidot attiecības tālāk dzīvē. Un it īpaši, protams, tas izpaužās vistuvākajās attiecībās, jā, intīmajās, vistuvākajās attiecībās. Bet, protams, jā, mums var izpausties piesaisti attiecībās ar tik daudz ko. Ar draugiem, vispār ar sociālajām grupām, jā, ar autoritātēm. Mums var būt pat dažādi piesaistes stili, varbūt raksturīgi arī mūsu attiecībās ar darbu, attiecībās ar naudu. Jā, šis koncepts var attiekties uz tik daudz dažādām dzīves sfērām. Jā. Bet jā, šodien un šajās lekcijās mēs vairāk runājam tieši par attiecībām ar otro pusīti. Protams, šis lekciju cikls arī būs noderīgs ikvienam vecākam, lai saprastu šos drošus piesaistes pamatus. Un tātad, kas ir piesaistes ievainojumi? Piesaistes ievainojumi veidojās, kad bērnībā šī mūsu dabiskā vajadzība, nepieciešamība pēc šīs drošās emocionālās saiknes netika konsekventi apmierināta. Ja? Un šeit absolūti mēs vēlamies izvairīties no vecāku vainošanas, jo tas neko nedod. Lielākajā daļā gadījumu vecāki mūs mīlēja, bet
realitāte tāda, ka nevienmēr viņi mācīja mūs mīlēt tādā veidā, kā mums tas bija vajadzīgs, lai veidotos droši piesaisti. Ja, jo, ja viņi paši nebija saņēmuši bērnībā to, kas bija vajadzīgs, lai veidotos droši piesaiste, viņiem pašiem bija viņa neapzinātās, neizstrādātās traumas, apspiestās emocijas, neapzinātie patērni. Ja. Tas vispār Tad, tam attiecīgi, tas nākšu bija pat tas, ar ko pieejamību. tā viena maz mirklīt, es dzirdu, ka kādam ir ieslēgts mikrofons. Tā, jā. Un jā, tad tas bija tas, ko viņi bija saņēmuši savā bērnībā, un viņi vienkārši nemācēja, un līdz ar to nespēja iedot to, kas bija vajadzīgs. Jā, ja viņiem bija pazīstamāk, ja viņu nervu sistēma glabāja informāciju, ka mīlestība un rūpes nozīmē sataisīt ēst, apģērbt, jā, tas viss, kas bērnam vajadzīgs, jā, tad tas ir tas, kā viņi mīlēja. Jā, un, jā, ja viņi paši nebija saņēmuši to emocionālo pieejamību, tad viņi vienkārši arī nemācēja iedot to mums. Vecāki izdarīja labāko, ko viņi spēja ar tām zināšanām, kas viņiem bija. Jā, jā, tieši tā, un tās abas patiesības var pastāvēt reizē, ka viņi mīlēja un darīja labāko, ko viņi mācēja, un ka mēs tik un tā nesaņēmām to, ko mums patiesībā vajadzēja. Jā. Un jā, tā tad, ja piesaistes persona bija lielā daļā gadījumu emocionāli nepieejama, neprognozējama šīs garastāvokļu svārstības, kādā brīdī piesaistes persona ir mīļa un atsaucīga, kādā brīdī piesaistes persona vai nu ignorē bērnu, vai arī varbūt uzbļauj uz bērnu, ja šī neprognozējamība, ja tā bieži izpaužās un bērns to pieredz, vai vienkārši varbūt vecāks strādāja divos darbos, viens pats vecāks un strādāja divos darbos un vienkārši nebija kapacitāte vēl kādai tādai emocionālai pieejamībai. Ja? Un, jā, un tad realitāte ir, ka bērnu nervu sistēma to tad reģistrē kā apdraudējumu. Jā, tas process notiekās tik absolūti neapzināti, tas nekādā gadījumā nav apzināts process. Tas ir tas, kā nervu sistēma uztver notiekošo tās pieredzes un reģistrē to kā nedrošību, un tad veidojās šie dažādie patērni, kas pēc tam izpaužās kā piesaistes stratēģijas, piesaistes stili, jo nervu sistēma iemācījās aizsargāties. Jā. Šīs aizsardzības stratēģijas, kā piemēram patstāvīga modrība par to, kāds ir otru noskaņojums, un vai tikai otrs nav dusmīgs. Jā, tikai otrs ir dusmīgs, un ko es varu darīt? Vai es varu mēģināt izrunāties ar otru? Man vajadzīgs izrunāties ar otru, jo man liekas, ka otrs ir dusmīgs uz mani. Jā. Bāls no pamestības, jā. Otrs neatbild pietiekoši ātri, jā, vai pastiprināt greizsirdību. Viņš tā paskatījās uz to sievieti, viņš tā tad man nemīl, viņš varbūt man pametīs. Jā. Vai izvairīgai piesaistē, kas izpaužās pārlieka patstāvība, jā, tā kā, jā, grūtības ļauties saņemt, grūtības būt ar otru šajā emocionālajā tuvībā vajadzīga pēc šīs patstāvības, izvairīšanās no tuvības, ko nozīmē konflikti, kādu reakciju rada konflikti, vai konflikti liek sastingt un izvairīties, ja ir sajūta, ka būtu konflikts ar otru, tad uzreiz ir vajadzība izrunāties, jo ir tik liels stress un trauksme par to, ka varētu būt konflikts ar otru, un otrs varētu būt dusmīgs, ka es nevaru aizmigt pa nakti, es nevaru gulēt pa nakti, man ir vajadzīgs pēc iespējas ātrāk izrunāt to ar otru. Ja? Un dažādas citas aizsardzības stratēģijas, kas ar to ir saistītas. Tās visas savulaik ir veidojušās kā nervu sistēmas aizsardzības mehānisms. Tās ir bijušas vajadzīgas izdzīvošanai. Jā, un es zinu, šis vārds, tās ir bijušas vajadzīgas izdzīvošanai. Jā, tas izklausās tā ļoti dramatiski izdzīvošana. Jā. Bet, ja mēs paraugamies no maza bērna perspektīvas, tad tas ir tieši tas, ko tas nozīmē. Jā. Jo, ja es esmu viengadīgs bērns, vai es esmu divgadīgs bērns, jā, un man ir vajadzība, jā, varbūt es esmu pārstimulēta, vai man ir vienkārši vajadzīgs paēst, vai jā, es varbūt esmu pārstimulēta, un man ir šis viss stress, ar ko es kā divgadīgs bērns nespēju tikt galā, jo man kā divgadīgam bērnam nav vēl nekādas emociju regulēšanas, stresa regulēšanas spējas pašai.
Ja? Es esmu pilnībā vēl atkarīga no savām piesaistes personām, un man ir šis viss stress, ar ko es nespēju tikt galā. Un man ir vajadzība pēc manas piesaistes personas, lai es saņemtu to drošības sajūtu un mīlestību, un man nervu sistēma varētu nomierināties. Ja? Tad, ja es to nesaņemu, ja es kā divgadīgs bērns to nesaņemu, man nervu sistēma paliek stresā. Un priekš divgadīga bērna tas stress un tās emocijas, tas liekas tā kā kaut kas mūžīgs, bezgalīgs, kaut kas, kamā es iegrimstu, kaut kas, kamā es iestrēgstu, no kā nav izēja. Ja? Jo mazam bērnam vēl nav tādas laika izpratnes, jo nav attīstījies vēl racionālais prāts. Ja? Un maza bērna sistēma un prāts vēl neuztver, teiksim, 10 minūtes, neuztver kā, ok, būs neliels laika sprīdis, un tad tas pāries, un atkal būs viss kārtībā. Ja? Ja es esmu divgadīgs bērns, man nervu sistēma, mans prāts to vēl nesaprot, un tās 10 minūtes liekas kā mūžība. Ja? Un tad tiešām no nervu sistēmas perspektīvas raugoties, tā ir izdzīvošana, jo, ja man liekas, ka es mūžīgi tagad esmu tajā stresā viena, un man piesaistes persona vairs nav ar mani, ja, es kā divgadīgs bērns nespēju par sevi parūpēties, es nespēju sev paēdināt, es nevaru nopelnīt naudu un samaksāt īri. Es tagad tā drusciņi pārspīlēju, bet, nu, atkal, jā, raugoties no maza bērna nervu sistēmas perspektīvas, es nespēju pati izdzīvot. Jā, man ir vajadzīga šī tuvība, šī saikne ar piesaistes personu. Tāpēc ja tie piesaistes ievainojumi ir veidojušies tik agrīni, mūsu pirmajos dzīves gados, ja, tie ir ļoti spēcīgi. Un līdz ar to tās aizsardzības stratēģijas, kas ir veidojušās, kas replicējās šodienā, kā tās reakcijas un scenāriji, kas atkārtojās, tāpēc tās aizsardzības stratēģijas ir tik spēcīgas, un tas ir kaut kas, ko ir bijis daudz grūtāk ar apzinātību un gribas spēku izmainīt. Jo pieaugušo vecumā šīs aizsardzības stratēģijas ir kļuvušas par modeļiem, kas atkārtojās attiecībās automātiski, bez apzinātas izvēles. Ja? Lai mēs saprastu arī labāk, kā tad strādā mūsu nervu sistēma, mūsu neapzinātais prāts, ko nozīmē implicītā atmiņa. Jā, tā tad aptuveni līdz 3 līdz 4 gadiem. Viss, ko mēs pieredzam, tās visas pieredzes ir somatiskas. Jā. Tas ir kaut kas, ko mūsu nervu sistēma, ķermenis pieredz. Jā, mums vēl nav attīstījušās šīs racionālās smadzeņu daļas, jā, un līdz ar to vēl neveidojās šī eksplicītā atmiņa, kaut kas, ko mēs varētu ar apzināto prātu atminēties. Jā. Bet viss, ko mēs pieredzam, mūsu nervu sistēma un ķermenis, to visu tik un tā reģistrē, un jā, veidojās tas, ko sauc par, un tas viss nonāk mūsu implicītajā atmiņā. Implicītā atmiņa ir mūsu neapzinātā atmiņa. Jā, tas kā tu vari ar prātu neatminies, ko tu pieredzēji 2 gadu vecumā, jā, bet tavs ķermenis, tavu nervu sistēma atcerās to, un tas izpaužās caur sajūtām un reakcijām šodienā. Un tu vari nesaprast, kāpēc tu pieredzi pēkšņi trauksmi attiecībās ar otru, ja? Vai kāpēc tu pieredzi konkrētā brīdī izteikt šo vēlmi attālināties no otru un noslēgties. Ja? Bet tā ir šī implicītā atmiņa. Ja? Kā ķermenis visu atcerās un glabā visas pieredzes, pat ja mēs ar apzināto prātu tās neatminamies, jo apzinātais prāts un eksplicītā atmiņa vēl tajā vecumā nebija veidojusies. Un varbūt kādi no jums ir lasījuši grāmatu, kas arī nesen ir latviešu valodā iztulkota, Besels Vandelkoks, Ķermenis atcerās, jeb angliski Body Keeps the Score. Jā. Tātad tajā grāmatā arī ir par to. Un jā, mūsu nervu sistēma tā tad ir šis mūsu neapzinātais prāts, ķermenis, automātiskais prāts, jā, jebkādas sajūtas, reakcijas, par to visu atbild nervu sistēma. Un mūsu limbiskā sistēma ir mūsu emocionālās smadzeņu daļas, un arī mūsu izdzīvošanas smadzeņu daļas, kas tā tad ir
zem prefrontālā korteksa. Prefrontālais korteks, jeb neokorteks ir mūsu racionālās smadzeņu daļas, mūsu kognitīvais prāts, mūsu apzinātais prāts. Tas vēl nav tā attīstījies tik agrīnā vecumā, un rezultātā viss, ko mēs pieredzam, viss, kas notiek, pa taisno aiziet mūsu nervu sistēmā un šajās subkortikālajās smadzeņu daļās, kas ir zem neokorteksa, zem apzinātā prāta, limbiskā sistēma un izdzīvošanas smadzeņu daļas, kas ir tiešā veidā saistītas ar nervu sistēmu. Tad darbojās kā viena vienota sistēma. Un citiem vārdiem, daudziem ir pazīstams termins zemapziņas prāts. Tad, attiecīgi, šīs subkortikālās smadzeņu daļas ir tas, ko tautas valodā sauc par zemapziņas prātu, un nervu sistēma ir tas, ko tautas valodā sauc par neapzināto prātu. Un līdz ar to, šī visa informācija, ko nervu sistēma ir iemācījusies, kas ir droši, kas nav droši, vai ir droši paust vajadzības un paust emocijas, jeb tas nozīmē atraidījumu, vai es saņemšu drošības sajūtu un klātbūtni tad, kad man tas ir vajadzīgs, jeb tas ir neprognozējami, jeb es saņemšu atraidījumu un tā tālāk. Šie visi ierakstītie modeļi par to, ko nozīmē tuvība, mīlestība, vai ir droši uzticēties vai nē, šie visi ierakstītie modeļi glabājās mūsu nervu sistēmā, mūsu limbiskajā sistēmā, šī implicītā atmiņa. Un tas ir ārpus apzinātā prāta kontrolas, tāpēc ir bijis tik grūti. Varbūt tu esi gadiem gājis terapijā, tu esi runājies par attiecībām, varbūt pārattiecībās bijusi, vai runājusies par piesaisti, varbūt tu zini daudz ko par piesaisti, bet tev nav izdevies vēl mainīt tās sajūtas un reakcijas, ko tu pieredzi. Tad šis ir tas iemesls. Jo tas neglabājās apzinātajā prātā, līdz ar to ar vienkārši saprašanu un izrunāšanos nav pietiekoši. Ir vajadzīgs arī strādāt ar nervu sistēmu, izmantojot somatiskās metodes. Tātad šī agrīni ierakstītā informācija, kas ir ierakstījusies bērnības pieredžu rezultātā nervu sistēmā un šajās subkortikālajās smadzeņu daļās, limbiskā sistēma un izdzīvošanas smadzeņu daļas, tā ir tāda tā kā datu bāzīte. Un nervu sistēma tad izmanto šo datu bāzīti, lai noteiktu, kā man būtu šodienā. Un princips, ko paturēt prātā, ir, kā nervu sistēma vienmēr izvēlās pazīstamo. Pat ja tas pazīstamais ir neveselīgs, kaitīgs, pat ja tas pazīstamais mums nedos to, pēc kā mēs patiesībā vēlamies attiecībās, nervu sistēma izvēlās pazīstamo, jo tas ir tāds izdzīvošanas princips. Ja tas ir pazīstams, pat ja tas nozīmē sāpes un ciešanas, izmantojot šo stratēģiju, iepriekš ir bijis iespējams izdzīvot, tātad pielietosim to stratēģiju, līdz nervu sistēma iemācās citas labākas stratēģijas. Tas ir iespējams, tāpēc arī mēs vēlamies attīstīt drošu piesaisti, izmantojot somatiskās prakses. Tātad tā ir kā datubāzīte, ko nervu sistēma izmanto, un tas ir iemesls arī, kāpēc tu piesaisties, ja tev varbūt tu piesaisties pie emocionāli nepieejamiem cilvēkiem, vai liekas tā kā meklē otro pusīti, un visu laiku tā kā atkārtojās tāda paša veida partneri, pat ja it kā cits cilvēks, bet atkal tie paši paterni, tie paši scenāriji atkārtojās, un tu nespēji gūt īsti attiecībās pēc tā, ko tu vēlies. Atkal šis princips nervu sistēma izvēlās pazīstamo. Jo, pieņemsim tāpat, kā jau es minēju no sava piemēra, tā emocionālā pieejamība, tu satiec cilvēku ar drošu piesaisti, bet tā kā tavai nervu sistēmai tā drošība, tā drošā piesaiste nav pazīstama, tavu nervu sistēmu uztver, pagaid, kaut kas nav kārtībā. Tātad, ko nozīmēja tuvība, attiecības, mīlestība bērnībā? Tātad tā nozīmēja neprognozējamību no otra, nozīmē šos emociju augšas un lejas. Tas nozīmēja, ka otrs nav īsti pieejams, vai ka otrs ir kādos brīžos dusmīgs vai pārmetošs un tā tālāk. Un, lai cik tas paradoxāli neizklausītos, tas, ko nervu sistēma izvēlās, un tad tev šis cilvēks, kas kā būtu drošs cilvēks, tev viņš liekas, garlaicīgs, kaut kas nav,
jo nervu sistēmai tas nav pazīstami. Ja? Vai, ja tavu nervu sistēmu iemācījās bērnībā, um, ka savu emociju un vajadzību paušana var nozīmēt bieži vien atraidījumu vai ignorēšanu, ja? Tad tavu nervu sistēma darīs visu iespējamo, lai mēģinātu tevi atturēt attiecībās no tā, ka tu paudz savas patiesās vajadzības, sajūtas, emocionāli atklājies otram cilvēkam, ja? Jo nervu sistēma tev vēlās pasargāt no tā, ka varētu tikt piedzīvots tas, ko tu piedzīvoji bērnībā, un būt šī sajūta, jā, es neesmu vajadzīgs, es neesmu svarīgs. Jā. Vai, jā, tavu nervu sistēma iemācījās bērnībā, jā, ka konflikts nozīmē nedrošību, šo saiknes zaudēšanu ar otru cilvēku. Jā, tad tavu nervu sistēma arī tev mudinās darīt visu iespējamo, lai atjaunot saikni ar otru. Jā, un tu mēģinās darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk izrunātos ar otru, un tu nevarēsi pa nakti gulēt, jo tev ir vajadzība izrunāties ar otru, jo nervu sistēma glabā šo informāciju, ka konflikts ir kaut kas ļoti, ļoti nedrošs, un tas var nozīmēt atraidījumu, tas var nozīmēt pamestību, ja, un cilvēkam ir trauksmē no piesaisti. Tās lielākās saknes bailes ir šīs bailes no pamestības. No tā. Un, jā, lai mēs vēl drusciņi labāk saprastu, kāda ir tā atšķirība, droši piesaist un nedroši piesaist, kā tas ir veidojies bērnībā un kā tas līdz ar to izpaužās pieaugušo vecumā. Jā, kā sākotnēji tātad veidojās šie, tā teikt, iestatījumi nervu sistēmā, jo, jā, nervu sistēma, šī mūsu autonomā nervu sistēma, jeb automātiskā nervu sistēma, jā, kā jau saka, automātiskā nervu sistēma darbojās automātiski, kā šis autopilota mehānisms. Un bērnībā tātad, jā, ja es esmu mazbērns, ja es esmu viengadīgs bērns un man ir vajadzības, jā, un man kā viengadīgam bērnam, man nervu sistēma ir vēl ļoti trausla un ļoti jūtīga, un es viegli varu kļūt pārstimulēta, un varbūt, pieņemsim, pavisam tik vienkārša lieta, kā es guļu gultiņā un man iespīd ļoti spilgti saule, jā, kas tā ļoti spilgta gaisma apspīd manu seju, un man nervu sistēma to uztver kā pārstimulāciju, un tiek aktivizēts stresa stāvoklis nervu sistēmā, un es sāku raudāt. Es pieredzu uztraukumu, jā, man nervu sistēma ir aktivizējusi stresa stāvokli, pārstimulētību, un es sāku raudāt. Es sāku signalizēt pēc tā, ka ir vajadzība apmierinājums, jo es pati kā viengadīgs bērns nespēju par sevi parūpēties, nespēju savu nervu sistēmu nomierināt. Ja es esmu atkarīga no piesaistes personas nervu sistēmas. Un tad, ja piesaistes persona ir atsaucīga, un es lielākajā daļā gadījumu, protams, ir arī pieļaujams kļūdas, ja, lai veidotos droši piesaisti, nav vajadzīgs 100% vienmēr visu izdarīt pareizi, tas nemaz nav iespējams, bet, lielākajā daļā gadījumu. Un, ja es lielākajā daļā gadījumu, tad, kad es pieredzu šo uztraukumu, es saņemu savu vajadzību apmierinājumu, jā, gratifikācija, vajadzība apmierinājums, jā. Man piesaistes persona atnāk un samīļo mani, paauklē mani, jā. Tad man nervu sistēma caur tādām pieredzēm iemācās, ir ok, ka ir vajadzības, jā, manas vajadzības ir svarīgas otram cilvēkam, un citi cilvēki ir droši, mana piesaistes persona ir droša, viņa atnāk un parūpējās par mani. Ko tas nozīmē par mani? Tas nozīmē, ka es esmu mīlams. Ja? Jo, lai arī vēl nav attīstījies tas racionālais prāts, bet jā, šīs mūsu neapzinātās un subkortikālās, jā, mūsu neapzinātais prāts un šīs subkortikālās smadzeņu daļas vienmēr piešķir visam nozīmi. Un kad mazam bērnam izpaužās šis egocentriskais pasaules skatījums, tad viss, ko es pieredzu, tas viss kaut ko nozīmē par mani.
Tātad, jā, ka piesaistes persona ir pieejama un atsaucīga. Ko tas nozīmē par mani? Tas nozīmē, ka es esmu mīlama. Jā, un veidojās droša piesaiste, un tad arī pēc tam pieaugušo vecumā es varu justies droši attiecībās, jā, ja otrs neatbild pietiekoši laicīgi, vai ja otrs ir varbūt, nezinu, stresains vai atnāk no mājās no darba stresains un nerunīgs. Jā. Es spēju palikt klātesoši tajā situācijā, man nav trauksme tajā situācijā. Jā, es uzreiz nedomāju, ka otrs ir dusmīgs uz mani, otrs pametīs mani. Nē, es spēju palikt klātesoši un varbūt jā, ieklausīties otrā. Varbūt ir kaut kas, kas vajadzīgs otram cilvēkam, vai otrs vienkārši vēlās pabūt vienatnē, un es to spēju respektēt, jā, jo man ir šī iekšējā drošības sajūta un pārliecība, ka attiecības ir drošas, es esmu gan laba un es esmu mīlama, es esmu pelnījusi saņemt mīlestību. Jā. Un tad arī konfliktu pieredzes jā, veidojās daudz vienkāršākas, drošākas, ir iespējams izrunāties ar otru un nonākt līdz kādam kompromisam, jā, nevis būt, nevis būt pastiprinātā stresa stāvoklī. Jā. Un savukārt otrs scenārijs. Jā, es esmu šis viengadīgais bērns, un es pieredzu vajadzības, pārstimulāciju, un es pieredzu stresu līdz ar to. Jā. Un ja lielākajā daļā gadījumu es nesaņemu to, ja mana piesaistes persona neatsaucās, ja tā mani bieži ignorē, vai tā ir neprognozējama, jā, Citreiz man piesaistes persona atnāk, samīļo mani, citreiz tā atnāk, un es kā bērns, man nervu sistēma jūt vecāku nervu sistēmu, un es jūtu to trauksmi, stresu, kas ir vecāku nervu sistēmā, ka vecāki ir pēc iespējas ātrāk, lai bērns nomierinās. Jā. Man nervu sistēma arī pieredz to trauksmi, jā, un man veidojās priekšstats, ka tātad tas nozīmē, ka mans vajadzības ir par daudz, es esmu par daudz, jā, mans vajadzības, mans emocijas ir par daudz. Es esmu par daudz, jā, man ir vajadzīgs, tā teikt, atslēgties no savām vajadzībām un emocijām, būt pastiprinātā modrībā par to, kā man piesaistes persona jūtās. Jā, lai es varu pielāgoties piesaistes personai, jo tad ir lielāka iespējamība, ka es kā bērns saņemšu to, kas man ir vajadzīgs. Jā. Pamats trauksmēnai piesaistei. Vai izvairīga piesaiste, ja šī piesaistes persona lielākajā daļā gadījumu ignorē, vai ir dusmīga, atraidoša, jā, vai vienkārši ignorē, neatsaucās, tad bērns var iemācīties, jā, ne tikai manas vajadzības ir par daudz, bet ir pat nedroši paust savas vajadzības, paust savas emocijas, jo tas nozīmē vairāk šo saikni spārā un vairāk, jā, ka tad es vispār nesaņemu to, kas man ir vajadzīgs. Jā, tad es esmu pavisam viens. Jā, tad labāk es neizrādīšu vispār savas emocijas un vajadzības, jo citiem cilvēkiem nevar uzticēties. Jā, un tad pieaugušo vecumā šī izvairīgā piesaiste izpaužās, ja es esmu cilvēks ar izvairīgu piesaisti un man partneris grib izrunāties ar mani, jā, tagad nāk un grib izrunāties ar mani. Tiklīdz jau es sadzirdu šos vārdus izrunāties, tā man nervu sistēma jau aktivizē stresu, trauksmi, sastingumu, izvairīšanos. Nē, nav droši runāt par emocijām, nav droši runāt par vajadzībām, jo nervu sistēma glabā šo failu. Ko nozīmē paust emocijas un vajadzības un runāt par tām bērnībā? Tas nozīmē ignorēšanu, atraidījumu, nevajadzīgumu sajūtu. Nē, tas nav droši. Ja? Es tā tad noslēgšos, izvairīšos, aiziešu projām un nerunāšu. Ja? No tā. Un savukārt, ja pretīm ir otrs cilvēks ar trauksmaini piesaisti, tad otru cilvēku nervu sistēma to interpretē, otrs tā tad man nemīl, es esmu par daudz otram. Ja? Un jā, tas tā izpaužās, kā šī agrīni iestatītā ekspektāciju gaidu sistēma tad tiek replicēta, tā tiek atdzīvināta katrās nākamajās nozīmīgajās attiecībās automātiski. Ja? Līdz mēs to sākam apzināties un ar to strādāt, lai veidotu drošāku piesaisti.
Ja? Un, jā, tad šeit attiecīgi mēs arī apstāsimies pie teorētiskās daļas, jo mēs turpināsim par šo tālāk runāt rītdien un parīt. Rītdien mēs labāk sapratīsim šos dažādos piesaistes stilus, kā aizsardzības stratēģijas un kā strādāt ar tām. Ja? Un tad ceturtdien, mūsu trešajā dienā, tad mēs labāk sapratīsim, kā tad praktiski attīstīt sevī drošāku piesaisti, lai samazinātu šos nedrošās piesaistes patērnus. Ja? Un arī, jā, kā veidot drošāku piesaisti sev, un līdz ar to arī kā veidot emocionālo pieejamību sev. Ja? Un, jā, bet mums šodien būs arī vēl, jā, vēl mēs nenoslēdzam šodien. Mums ir praktisks vingrinājums, patiesībā divi praktiski vingrinājumi šodien, ko mēs vēl vēlamies paveikt. Tie prasīs vēl kādas pāris minūtītes, tāpēc aicināšu iespējams vēl palikt drusciņi. Tā, es noņemšu ekrānu, lai jūs mani labāk redzat, kad es vadīšu tagad mūs šajā praksē. Un mēs iesāksim ar, pavisam vienkārši mēs iesāksim ar orientēšanos. Un tas, ko es aicināšu tev darīt šobrīd, paliec ar acīm vaļā, ja, un atkal sajūti kāju pēdas kontaktā ar zemi un tās vietas, kur ķermenis ir kontaktā ar krēsla virsmu. Un es aicināšu tevi lēnītēm, ļauj acīm lūkoties visapkārt telpā. Grozi arī galvu līdzi. Ja? Un lēnītēm ļauj acīm lūkoties visapkārt telpā. Ne uz ko nesakoncentrē uzmanību pārāk ilgi, bet vienkārši ļauj acīm zinkārīgi lūkoties visapkārt un apzināti uztvert, piefiksēt, ko tu ieraugi. Apzināti piefiksē un nosauc pie sevis vismaz 3 lietas, ko tu telpā vari apzināti uztvert. Mhm, okay. Un tad mēs pildīsim otro daļu šai somatiskajai praksei. Un es aicināšu tevi, turpinot sajust kāju pēdas stabilu kontaktā ar zemi, es aicināšu tevi arī uz brīdi aizvērt acis, ja tas jūtās droši un komfortabli. Un, kad tu aizver acis, es aicināšu tevi iztēloties kādu drošu vietu. Varbūt tev uzreiz jau nāk prātā kāda vieta, varbūt dabā vai no ceļojumiem, varbūt ir kāda vieta mājās, kas tev saistās ar drošības sajūtu. Ja? Arī, ja nav nekāda tāda vieta, tad tu vari iztēloties, tā kā tava iztēle vada. Ja, ja būtu kāda vieta, kur tu justos tā pa īstam labi un droši, tad kā tā vieta izskatītos? Un ar savām iztēles acīm turpini būt šajā drošajā vietā. Turpini ieraudzīt to, ko tu redzi, tur visapkārt, esot šai drošajā vietā, ko tu redzi ap sevi, ko tu redzi virs sevis, ko tu redzi zem sevis, esot šajā drošajā vietā. Ko tu vari sadzirdēt, saklausīt, esot šai drošajā vietā.
Ja liekas, ka kādā brīdī tu aizplūsti projām, kaut kur domās, vai domās par to, kas būs tālāk, ko darīs tālāk, tad atkal apzināti virzi savu uzmanību, savu iztēli atpakaļ uz to, kā tas ir būt šajā drošajā vietā, ko tu pieredzi, ko tu sajūti, esot šai drošajā vietā, kā tu jūties, esot drošajā vietā. Un zinkārīgi arī vērs iekšējo uzmanību, lai tā kā noskanētu ķermeni, kādas sajūtas ķermenī liecina, ka tā tiešām ir droša vieta, kurā šobrīd tu esi savā iztēlē. Ja? Ko ķermenis sajūt un pieredz, kad tu esi šai drošajā vietā? Vai tu sajūti kaut kur ķermenī atslābināšanos, vai siltuma sajūtu, vai viegluma sajūtu? Ja nāk žāvas vai nopūtas, ļoti labi, tas liecina arī, kā nervu sistēma saka, ka tas ir droši un nervu sistēma regulējās. Paman, vai liekas, ir iespējams dziļāk elpot, vai liekas, prāts kļūst vieglāks, mazāk kāda prāta migla, vai liekas, ir kāda vairāk plašuma sajūta krūškurvī, vai plecos samazinās saspringums un tie nolaižās, sejā atplauks smaids. Ja? Kas ir kāda viena, divas sajūtas, ko tu piefiksē, kā arī tavs ķermenis, tava nervu sistēma šobrīd saka, jā, tā ir droša vieta, un es pieredzu drošības sajūtu. Ieraksti chatiņā, ja iespējams, kas ir kāda viena, divas sajūtas, ko tu piefiksē ķermenī, kas liecina, jā, tā ir droša vieta, un es pieredzu drošības sajūtu. Miers, siltums, nāk miegs. Jā, jā, tas, ka nāk miegs, liecina, ka šī parasimpātiskā nervu sistēma ir vadībā, kas tātad, jā, atbild par organismu nomierināšanos. Miers, atslābums, iztēlojos jūru un jūtu atslābumu, siltums, atslābs pleci, ļoti liels atslābums, miers, mīļums, miers, smaids, klusums, apziņa, ka nekur nav jāsteidzās, miers, atslābums, atvieglojums. Sajūtu to, ka drošā vietā esmu es pats. Jā, 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 jā. Tas arī ir īstenībā drošās piesaistes iesākums, ka mēs varam veidot šīs drošās piesaistes attiecības vispirmām kārtām paši ar sevi. Un tad arī tas ir iespējams ar citiem. Ķermenis atslābst, krūšu daļā miers, jūra, saula, miers un siltums. Mieras emocija, kas dod drošības sajūtu, pat asaras nobir. Jā, ļoti labi. Tas arī liecina, nervu sistēma atlaiž kādu stresu. Miers un atslābums plecos, vēlme darboties. Jā, klausās tāda pozitīva enerģija. Pleci nolaižās un elpa paliek dziļāka, atlaista kontrole. Jā, siltums, miers, tāda viegla laimes sajūta. Jā, ļoti labi. Jā, un tad jā, šis būs tas pamatiņš, uz ko mēs būvēsim tālāko procesu rīt un parīt. Ja? Tad jā, es vēl izstāstīšu par mājas darbiņu, un tad es atbildēšu kādu jautājumu, kas bija chatiņā, un tad mēs noslēgsim šodienu tā vēl
Vēl pāris minūtītes. Tā, tūlīt es atvēršu vēl prezentāciju ar mājas darbiņu. Vienu mirklīti man tā Canvas prezentācija iestrēga. Tā, tūlīt. Mm, tā. Ok, un mājas darbiņš. Jā, un mājas darbiņš tā tad ir centies pamanīt, esi zinkārīgs par to, kas notiek tavā ķermenī. Tad, kad ja tu pieredzi atkal kādas reakcijas, triggerus, ja, tad pievērs uzmanību arī, kas notiek ķermenī, kas ir kāda fiziskā sajūta ķermenī, vai kāds saspringums, sastingums, nepatīkama karstuma sajūta, jā, vai kāda nepatīkama aktivācija, trauksme, tā tālāk, kas liecina ķermeniski, ka ieslēdzās tā vecā programma, vecā reakcija. Ja? Nevis tikai domu līmenī, kas notiekās, ja? Bet arī, ko tu pieredzi ķermeniski. Ja? Tīri saicināšu tādu zinkārību, ko tu pieredzi ķermeniski, ja tu pamani kādu atkal veco reakciju, kas pieslēdzās, lai tu vari mācīties veidot vairāk šo tā saucamo somatisko, jeb ķermenisko apzinātību, kas notiek, atpazīt, kas notiek nervu sistēmā. Un arī, jā, ir testiņš, kas šodien vēl ir tādā druskuņi izmēģinājuma versijā, bet ko jūs jau varat pamēģināt. Es ielikšu arī tā, ieliksim arī čatiņā. Tā testiņš, kur atbildot uz dažādiem jautājumiem, tu arī varēsi gūt priekšstatu par to, kāds ir tavs dominējošais piesaistes stils, stratēģija. Tā kā droši var pildīt šo testiņu šodien, rīt, parīt. Ja? Nu tā. Un tā, noņemsim ekrānu. Tā, mirklīt man ir vienkārši kamera priekšā, tur, kur ir stop share. Nu tā. Jā, miers, saule, kalni, jā, brīnišķīgi. Okay. Tā. Un es vēl paskatīšos, kādi bija jautājumi, viņi ierakstīti, un tad mēs arī noslēgsim šodien un vairāk uz jautājumiem. Es atbildēšu trešajā dienā, tad mēs veltīsim papildus pusstundiņu pārunājot jautājumus. Bet es pašķiršu atpakaļ uz čatiņu, kādi vēl bija komentāri un jautājumi. Man kaut kā sajūta, ka izrunāšanās ir pieauguša cilvēka pozīcija, pat ja saruna ir izaicinoša, nevis atlikt uz vēlāku laiku. Jā, protams, ja šeit attiecīgi runa ir konflikts, jā, tad, protams, tas ir tas, tā pozīcija, ko abi cilvēki vēlētos. Jā. Izrunāties tādā konstruktīvā veidā un nonākt pie kompromisa. Jā. Bet problēma ir tāda, ka, ja mums izpaužās šie nedrošie piesaistes veidi, jā, tad ir iespējams, ka mūsu nervu sistēma glabā šo priekšstatu, ka konflikts un runāšanās ir kaut kas draudīgs, kaut kas, kas var nozīmēt atraidījumu, lielu diskomfortu, stresa līmeni, un pēc tam palikt vēl trauksmē, neziņā. Ja? Tad mēs pavisam neapzināti varam tam pieiet no tādas, tiešām neapzināti pieiet tam no tādas bērnu pozīcijas. Ja? Un izvairīties, vai, kas būtu tīpaši tipiski cilvēkam ar izvairīgo piesaisti, teikt, kā, viss ir kārtībā, ko tu tur, nekāda problēma, ja, tad beidz, ko tu tur pārspīlē. Ja? Un savukārt cilvēkam ar trauksmēm piesaisti šī pastiprinātā vajadzība, tā kā kur cilvēkam trauksmēm piesaist viņa nervu sistēmu, neapzināti saskata, uztver draudu tur, kur tas nebūtu. Ja? Otrs nepietiekoši silti atbildēja, nepietiekoši ātri atbildēja, otrs ir klušs šodien. Un uzreiz ir tā reakcija, tas kaut ko nozīmē par mani, tātad otrs ir dusmīgs uz mani, es kaut ko ne tā izdarīju, kaut ko ne tā pateicu.
Jā. Ko tas tagad nozīmē? Tas nozīmē, ka otrs varbūt tagad gribēs pārtraukt attiecības, pamest mani. Tas ir ļoti, ļoti nedroši. Ko man ir vajadzīgs darīt? Man ir vajadzīgs izrunāties pēc iespējas ātrāk. Tā kā, jā, ko, ko es izdarīju, ko es ne tā pateicu? Jā, bet otrs tā, nē, tas galīgi nebija par tevi. Jā, nu tā. Un arī jā, šī pastiprinātā vajadzība vienmēr izrunāties, jā, arī ir no šīs bērnu pozīcijas. Tā. Vai tā var būt, ka pieaugušā vecumā attīstās trauksmēna piesaiste? Sākotnēji tā nebija, bet pēdējos gados pilnīgi jūtu visu to, ko jūs raksturojat. Es teiktu tā, ka tādā gadījumā jau šie trauksmēnas piesaistes pamati, jā, tas saknītes, sēkliņas jau bijušas iestatītas tik un tā agrīnā bērnībā, bet arī šie piesaistes veidi, teiksim, šī pat trauksmēnā piesaiste, tas ir vairāk tā kā spektrs, jā. Ja vienā spektra galā ir droša piesaiste, un otrā spektra galā ir izteikti trauksmēna piesaiste uz 10, jā, tad, teiksim, nu, no 1 līdz 10, jā, intensitātē. Jā. Un, ja bērnības pieredzēs tev, teiksim, veidojās uz 2 vai 3, jā, nu tā, neliela trauksmēna piesaiste, jā. Un tad, tāpēc, ka tas bija neapzināts un neizstrādāts, un tad tie patērni, kas līdz ar to tika veidojušies, tie turpināja izpausties. Jā, teiksim, tu biji attiecībās, nonāca attiecībās ar cilvēkiem, kuriem bija vairāk izvairīgi piesaisti, jo trauksmēni piesaisti ar izvairīgi piesaisti ļoti pievalkās viena pie otru, viena pie otras, un trigerē šos bērnības ievainojumus un replicē šīs bērnības piesaistes traumas. Jā, un tu biji attiecībās ar cilvēkiem, kuriem ir izvairīgi piesaist emocionāli nepieejamiem cilvēkiem. Jā, un tad, jā, tāpēc, kad tās attiecības tad replicēja šos sākotnējos bērnības ievainojumus, jā, tad tavs trauksmēnās piesaistes intensitātes līmenis varēja pieaugt, jā, uz 7, 8, 9, 10. Jā. Un tad tu vienkārši vairāk to pieredzi, vairāk to jūti, tas ir vairāk pamanāms. Tāpēc varbūt sajūta, ka liekas, tas attīstījās vairāk pieaugušo vecumā. Ļoti sakarīgi praktiskā daļa daudz ko saliek galvā pa plauktiņiem. Jā, diemžēl nevar atslābināties, jo ir tā vieta, bet visu laiku ir sajūta, ka tikko kā atslābšu, kāds nāks un izbojās man mieru. Tas arī ir nervu sistēmas patērns, jā, kur nervu sistēma ir sasaistījusi atslābināšanos ar draudu. Jā, ka nav droši atslābināties, nav droši ļauties atslābumam un atpūtai, jo kaut kas slikts var notikties. Ja? Arī to var pārtrenēt ar laiku un pacietību, bet jā, tas arī ir līdzīgi tā kā mēs šodien runājāmies par to, kā nervu sistēma glabā šo sākotnējo datu bāzīti, ko nozīmē mīlestība, tuvība, attiecības, konflikti un tā tālāk. Tā arī nervu sistēma glabā informāciju, ko nozīmē atslābināšanās. Ja? Un tik līdz atslābināšanās tā līdz nāk nemieris un trauksme, ka tas nav droši. Tā, ok. Tā. Tā es sajūtos droši un mierīgi, kad iedomājos, ka esmu atkal maziņa un vecāki par mani parūpēsies. Vai būs iespējams nostīties ierakstu, jo pieslēdzos pusē beigu daļā? Jā, būs ierakstīns, ko es izsūtīšu. Paldies, ļoti uzrunāja. Okay. Tā. Um, tā es skatos, ir vēl pāris jautājumiņi. Tad es atbildēšu vēl uz tiem, kas ir iesūtīti šobrīd chatiņā, un tad gan mums vajadzēs noslēgt šodienas lekciju, un mēs tiksimies rītdien. Varbūt pārspīlēt, pastiprināt, piesaist vienam cilvēkam, kuru mīl, to apliecina 20, 30 reizes dienā, ja cilvēkam nav draugu. Tā es lasīšu vēlreiz jautājumu, neesmu droša, vai saprotu. Varbūt pārspīlēta, pastiprināta, piesaistāta, trauksmēna piesaiste cilvēkam, kuru mīl, ja cilvēkam nav draugu. Kuram cilvēkam nav draugu? Tam cilvēkam, ko mīl, vai domāts, ka ja tev nav citu draugu, bet ir šis viens cilvēks, kuram ir pastiprināta trauksmēna, attiecībā uz ko tev ir trauksmēna piesaiste. Ja? Tad jā, tas patiesībā arī ir kaut kas,
kas nereti var izpausties, ja ir izteikti trauksmēna piesaisti, ka ir šī vēlme vajadzība tikai pēc tā viena cilvēka. Ja, kad, okay, es tikai vēlos būt kopā ar to cilvēku, ja, un man ir grūti, vai es nevēlos veidot attiecības īsti ar citiem cilvēkiem, es vēlos tikai ar to vienu cilvēku visu laiku būt kopā. Tad tā ir izteikti trauksmēna piesaiste, jā. Bet, ja cilvēks izrādot uzmanību, dod kaut ko mazu, un man uzreiz šķiet, ka viņš mani vērtē zemu līdz ar to, un es gribu to cilvēku atgrūst, bet jūtu, ka šī ir tikai mana interpretācija. Uh, Tā es atkal neesmu droši, vai es saprotu. Ja cilvēks izrādot uzmanību, dod kaut ko mazu, un tad tava interpretācija ir, ka šķiet mani vērtē zemu, un es gribu tad to cilvēku atgrūst. Okay. Jā, tas arī ir kaut kas, kas var izpausties trauksmēnē piesaistēji, jo trauksmēnē piesaistiet kopā arī to, kā ir šis zemais pašvērtējums, zemā pašapziņa, zemais pašvērtējums, ja pareizāk sakot, tā pašvērtība ir atkarīga no otra cilvēka, ja no otra cilvēka uzmanības. Un, ja es nesaņemu no otra to uzmanību, to apliecinājumu, tas aktivizē tos manus ievainojumus, un tad man ir vēl, tad varbūt izpausties vēlme atgrūst, jo es tā kā apvainojos. Jā, ka liekas, otrs cilvēks pret mani tā speciāli, otrs man nemīl un tā. Atkal tas ir drošs piesaists attīstīšana. Jo vairāk mēs varam attīstīt drošu piesaisti, jo vairāk, jo attiecīgi samazināsies šie izpausmes veidi un šīs reakcijas. Ja? Mēs trešajā lekcijā runāsimies par to, kas ir vajadzīgs, lai attīstītu praktiski drošu piesaisti. Tā kā aicināšu sekot līdz tālākajām lekcijām. Paldies, likās, ar mani kaut kas nav kārtībā. Mums ar vīri trauksmēni izvairīgi piesaist ir izaicinoši. Jā, tas ir. Es teiktu, tas ir viens no visizaicinošākajiem pāriem, jo viņi tiešām triggerē viens otru bērnības ievainojumus. Bet, jā, bet cilvēki apzinās to un ir gatavi ar to strādāt. Jā, tad abiem strādājot ar sevi, abiem virzoties drošāks piesaistes virzienā, tad arī ir iespējams uzlabot attiecības. Paldies, izpildīt testu, vai pareizi sapratu, dezorganizētais piesaistes stils ir angliski fearful avoidant. Um, Angliski ir disorganized. Ja? Man ir jāpārbauda, tātad, jā, ir šis fearful avoidant. Visticamāk, ka jā, man ir jāpārbauda. Jo vienkārši ir, jā, ir dažāda leksika, ko pielieto dažādi speciālisti. Tie speciālisti, pie kuriem es esmu mācījusies, tātad lieto šo anxious, avoidant un disorganized. Ja? Un, ja es pareizi atminos, jā, es zinu, ka citi speciālisti lieto arī fearful avoidant, tad man liekas, ka fearful avoidant atbild dezorganizētajiem, bet man ir jāpārbauda. Ja? Esmu sapratusi, ka esmu šis jau kādus mēnešus, kopš par šo interesējos, bet pēc testa redzu, ka tas tiešām tā ir. Ļoti vērtīgi, paldies, liels! Varat lūdzu vēlreiz ielikt anketu. Jā, paldies, paldies kāds jau ielika atbildē uz to jautājumu. Paldies par nodarbību, paldies par lekciju. Trauksmēnie pārvērš partneri par savas dzīves centru. Tā ir, tā visnotaļ ir. Jā, nu tā. Ir iespēja tikt pie prezentācijas Canvas failiem. Šis būs ierakstiņā, jā, un attiecīgi arī šo prezentāciju tu redzēsi ierakstiņā. Tā kā būs iespējams to atkal redzēt ierakstiņā. Nu tā, labi. Jā, tad tiekamies rītdien, un tad mācīsimies, runāsimies tālāk. Jā. Nu tā, labi, lai jums brīnišķīga diena un uz tikšanos. Jā, tā! Jā, paldies, paldies!